Rīt. Šodien ir piekdiena, 27. marts, 8:42 no rīta. Gaisa temperatūra apmēram 3,5–4 grādi pulsā. Es te internetā atradu tādu lietu, ka šī vīkendā, šī nedēļas nogalē Polijā, Varšavā notiek lielākais Austruma Eiropas, Centrāla Eiropas motociklu izstāde, motociklu šovs. Nu, lūk, ir tāda doma aizbraukt un apskatīties. Tā vajadzētu ielēt degvielu. Cik tā mums ir? €81. Brauciens bišķi paliek dārgāks. Skaitītājs griežās. Sākumā doma bija braukt ar mašīnu, bet paskatījāmies laika ziņas, kad it kā sola saulaini 10–13 grādi. Nu nav jau baigi silts, ja 7–8 stundas braukt pa bāni. Bet mēs bez steigas ar pauzītēm, ar sasildīšanos, ar kafiju, benzīnu tankā, domāju, veiksmīgi nokļūsim galā. Plāns ir 2 dienas palikt Varšavā, 2 naktis. Šodien ierodamies, pastaigāsim pa pilsētu, rītā uz izstādi, pēc izstādes atkal kādu aliņu, kādu krogu tūri. Nu, un svētdien mierīgi ceļamies, brokastojam un braucam uz mājām. Tāds mums ir plāns vīkendam. Tā kā sezonas atklāšanas tāds pirmais mazais tripiņš. Un, lai būtu jautrāk, man izdevās pierunāt vēl vienu trako līdz uz šito braucienu. Čau, Saša! Kā tu parakstījies uz šito variantu? Ko izdomājām? Ka ir kaut kad jāsāk braukt šogad. Tieši tā, kāpēc ne tagad, ne? Kāpēc ne tagad? Tieši tā. Nu, ko, brauksim? Droši vien, ne, tad tur padarsim kafiju. Davai! Pirmais pitstopiņš Bauskā. Nogaršosim jauno Red Bull Zero. Ārā ir 5 grādi, bet saulīte spīd, tā kā patīkami braukt ir un, godīgi sakot, pagaidām neesam nosaluši. Reko, es jau 3. sezonu tagad iesāku, joprojām ar Hondiņu Afrika Twin, 23. gada. Veči, esmu ļoti apmierināts ar šito aparātu, baiga labais mocīts. Saša kārtīgi pitstopu uztaisīja, paņēma dubulto hotdogu, koliņu, kafiju, ūdeni. Saša, klausies, vai tu brauc ar Bembīti, šitā jau tev kura sezona viņam? Otrā. Otrā sezona, nu kā? Esi apmierināts? Jā. Jā? Forši, jā. Nekas neplīst, nekas nelūst? Nē, jābrauc tikai. Tikai braukšanas vaina, jā? Jā. Ok. Un šogad vajadzētu arī kaut kur pa Eiropu izgāzt, ne ar viņu? Jā, tāds plāns ir jūnijā. Tāpēc arī viņu pirkt, lai ceļot pa asfaltu. Kurā gada šitais modelis ir? 15. 15. gada, jā. Un kāda ir cena, ja drīkst pajautāt? Mums kaut kas 10–12. 10–12 tūkstoši varētu būt, jā. Ok, un ar kādu noskrienu var pa tādu naudu dabūt? Nezinu, grūti teikt. Grūti teikt, jā. Viņš jau noskriens, jāskatās kādā stāvoklī, viņš ir kā kopts, kā nezinu, gūtņi, kardāns. Nu jā, bet tu visu apmierināts, jā? Jā. Nu, tad ar to īsumā arī pietiks. Dāmas un kungi, mēs braucam cauri Latvijas-Lietuvas robežu punktam. Robežsardze šodien nestrādā. Mums ar Lietuvu ir Schengens, viss kārtībā. Tā, mans draugs Aleksandrs jau kaut kur gabalā ir, es te bišķi iesprūdējis fūras. Tā, kur te ir robeža? Latvijas karoks. Čau Latvija, tiksimies pēc 3 dienām. Lietuvā! Juhu! Čau, Saša, es tev noķēru. Uztaisījām nelielu pitstopiņu, tā, kā saka, pa labi, pa kreisi. Kā tev, Saša? Normāli. Bembīts griežās, viss kārtībā? Jā, rūts un brauc. Kā domā, cik mums līdz Kauņai vēl palicies? Līdz Kauņai, es domāju, kā 20 km. Nu, vot kaut kā 20–30 km līdz Kauņai, tad uzpildīsimies, atpūtīsimies, iedzersim kādu kafiju
Un tad jau augsim līdz Polijas robežai, pastīsimies, kāda tur caurlaide ir. Runā, ka poļos tagad esot kontrole, nu apskatīsimies, kā tur ir. Čau, čau, mums kārtējais pīstopiņš, esam Kaunijā. Ziniet šito vietu, droši esat šeit visi bijuši, reku depo un reku Circle K. Tā kā mums tā pēdējā pauzīte pirms Suvalkiem, pirms Polijas robežas. Ko es gribēju pateikt? Benzīns Lietuvā maksā €71. Tas ir par 10 centi, lētāk nekā Latvijā uz doto brīdi. Bet ņemat vērā to, ka ceļa nodoklis lietuviešiem ir degvielas cenā iekšā. Tā kā lietuvieši kā vienmēr soli priekšā mums, maloči. Tā, dāmas un kungi, mēs tuvojamies Lietuvas Polijas robežai. Tas ir mūsu maršruta viduspunkts. Korķītis baigi mazais šoreiz. Redzēsim, vai robežsargiem patiks mūsu sejas un mūs izlaidīs cauri bez kontrolas. Kaut kā mūsu čemodānos jau migranti nevar paslēpties. Braucam. Te ir divas joslas, jā. Tanks? Toči, da jobajo. Es aiz tanka. Klausies, bet ir šitais te vīriņš, kas skatās sejā? Nu, tas kontrolieris vai... jau arī neredz. Es vismaz tanku varu apskatīties. Ko viņš tāds maziņš? Aha. Jā, Polijas robeža. Tā, es te aiz tanka esmu noslēpies. Es nezinu, vai man ielaidīs vai neielaidīs. Jā, davai. Tā, kas nu te ir? Mani laiž. Labdien. Jā, es esmu iekšā. Tā, mēs esam Polijā, kaut kādas 20, 30, nezinu, 50 km aiz Suvalkiem. Iebraucām benzīna tankā padzert kafeju, uzpildīties. Degviela šeit maksā €70, €75 pa 95. benžuku. Tāda situācija ir Polijas benzīna tankā. Ko, Saša, kafijas pauzīt? Jā. Klausies, tu kaut kādus gadus 5 nobrauc ar KTM 990 to zvēru, to ritīgo kapli. Ja? Kāda ir sajūta pēc tāda spēcīga aparāta pārsēžoties uz šito bembīti? Bembīts mierīgāks. Bet? Nē, mierīgāks, maigāks. Patīkamāk braukt. Pa bāni, ja? Pa bāni, jā, pa šosei ceļu. Mežā, tu gribētu ar šito lielo iebraukt?
Es esmu braucis, bet ar KTM interesantāk. Nu jā. Jā. Tā jau smuks, nav ko teikt. Nu jau mēs esam nobraukuši pusceļu. Un nevarētu teikt, kad ir baigi silts, bet nevarētu teikt arī, kad mēs esam nosaluši. Un paskatieties, ko šeit atveda. Uhtī, baigais aparāts. Kas ir tanks? Laikam, jā. Tālāk brauksim ar to. Čau vēlreiz, uztaisījām vienu pistupiņu, redziet, saulīte pazuda, mākonīši, pulkstens ir kaut kur ap 3, ja tagad? Jā. Un jau, ir jau jūtāms, ka vēss ir, jau bišķi sākam salt. Vēl līdz viesnīcai kaut kāds 190 km, ja mums ir? Jā. Jā, līdz viesnīcai 190, jau bišķi kakls arī, jau mazliet ir ciet sapūtis, bet mums ir šis tas vakarā priekš kakla izārstēšanas, tad to pēc tam. Bet tu arī bišķi nosali, ja? Jā, ir augsti. Jā, ir jau sāk palikt vēss. Nu, 12-13 grādi, kad ir saule, ir forši, bet nu tagad jā. Bet nu nekas, braucās baigi fēni īstenībā, nav nevainas. Mums tāds foršs sezonas atklāšanas izbrauciens sanāca. Pēdējais pitstopiņš pirms Varšavas. Palikuši mums ir 50 km. Atkal palika nedaudz siltāks, tā kā ir braukt jau ir jautrāk. Sašā, nosali, atgāji? Jā. Gatavs. Turpināt. Kakls ciet? Jā. Un nekas vakarā izārstēsim. Jāgrīt. Ar jāgrīt, jā. Jāgrīti. Paldies Sintijai par jāgrīt. Mums ir 325. numuriņš, tas ir 3. stāvs, bet šeit nav 3. poga. Te vara. Ejam. Tā, nu šī liftā vismaz ir 3. stāvs. Saši nospiedīs? Jā, doj, laižam. Labais. Tā, 325 mums ir. Cik mīļi. Ir kaut kāda gaisma? Paga. Māki? Saša tumsā ņemās. Ar kredītkarti kaut ko te attaisa. Ir. O, nu, ot. Baigi gultiņas cieši stāv. Pabīdīsim. Tas nekas, pabīdīsim. Māti kāja neienāk manā gultā. Nu, tāds mums ir numuriņš, draugi mīļie. Jā. Skats uz strojku, kā arī Saša teica. Nu, kā tev patīk? Ideāli, vēl patičājās. Es nakšanī galā, jā? Droši. Tā, nu, mēs tagad dušojamies, ģērbamies un ejam kaut kur paēst, jo nobraukuši esam 750 km. Mazliet nosalām, jo 200 km pirms Varšavas pazuda saule un bija mazliet vēss, bet tagad viss ir ok. Saša, kā jūties? Cool? Cool. Nu, ir silti vislabāk. Nu, ir silti, nu, ir labi. Tūlītām mauksim pēc gaļas un alus. Paldies mūsu draugiem Jāgera komandai no Latvijas. Sveiciens Sintijai, sveiciens Kenijam. Pēc šitā augstā brauciena kakls bišķi ciet. Tāpēc šīs zālītes būs pašā laikā, Saša. Saša, man tā ver, ka mēs, kā saka, zāļu tiesiņai. Davai par 750 nobrauktiem kilometriem kaklu izārstēt. Priekā. Čau. Debišķīgs dzēriens. Nu, ot, mēs esam izdušojušies, izmazgājušies, tagad ejam uz kaut kādu bāriņu iest. Saša te visu zina, viņš te Polijas karalis. Principā plānā ir kaut kāds steiks vai burgerīts un kaut kāds pāris aliņas iešaut, ja, Saša? Jā. Davai, vīri, braucam ar močiem. Mēs tagad attācām uz kvartālu Fabrika Nordblina. Jā, tas ir tāds bāru kvartāls.
iekšā plaukts būs. Te var paēst, pasēdēt, iedzert aliņu. Ļoti tāda kolorīta jauniešu vietiņa Varšavā. Saša parādīja. Pats es viņu nezināju. Saša, tu esi bijis šeit vairākas reizes, ja? Jā, skaties, tāds plaukts bāriņš. Nīfiga, es bija izvēle bārā. Te nevar visu nogaršot vienā dienā. Mēs tagad esam bārā Whiskey in the Jar. Paskatieties, kāds liels. Super bārs. Miljons dzērienu izvēle. Ļoti superīgs sortiments. Šeit mēs paņemsim starterītī kaut kādus vistu spārniņus, kamēr mums taisa burgerīti. Izdomājām, paņemsim burgerīti un kaut kādus aliņus. Un pēc tam droši vien brauksim apakaļ uz to food fabriku, jo tas ir blakus mūsu viesnīca, tur kaut kāda bālīte, tā vienkārši pastīsimies, kas tur notiek. Protams, šis raidījums, šis video nav par alkoholu lietošanu, bet nu, neliela bāra tūrīti jau tā kā sadāk, tas jau normāli, pareizi vīri. Rings, yeah? Yeah, that's blooming onion. How much is blooming onion? It's a big onion. Fried onion. This one. Nu, vot, reku, mēs pasūtījām bišķi startiņam kaut ko, jā, un pēc tam būs burgerīši. Labu apetīti, Saša! Nu, viss garšīgi paēdām, aliņu iedzērām. Tagad iesim vēl kādā bāriņā, izšausim kādu aliņu, un tad, principā, iesim gulēt, jo rītā taču ir moto izstāde. Galu galā, kāpēc mēs atbraucām šeit? Pareizi, davai čaļi, čau līdz rītam! Labrīt, mēs ar Sašu tagad paēdīsim brokastis un, principā, taisīsimies uz moto izstādi, jo galu galā mēs tā arī atbraucām šeit. Tā, nu mēs braucam ārā no parkinga, te ir ļoti interesanti. Veiksmīgi. Nu ko, Saša, liekam iekšā veizā izstādē, ja? Jā, ārā ir silts jau. Tad mēs tagad dodamies uz izstādes centru. Ritīgi silts, jau forša diena būs šodien. Kāds korķis izveidojies pa pagriezienu uz izstāžu halli. Mēs mēģināsim ar mocīšām kaut kā pielīst priekšā. Nu, nekaunīgi, bet bļāviens, nu te nevar izstāvēt šito. Давай. Šī Ķīpsalas izstāžu halles stāvvietā. Starp citu, stāvvieta ir bez maksas. Tas ir ļoti cool. Tagad vajag izdomāt, kur noparkot mocīšus. Tā, nu esam veiksmīgi noparkojušies. Iesim tagad skatīties, kur var nopirkt biļeti un sāksim baudīt pasākumu. Biļetes cena aptuveni 25 eiro. Vajadzētu pamēģināt paraut ratā ar Hondiņu. Oi, johaidī, tas ir baigi interesanti. Stepping in the snow, take a drop of body now, trippy
Ar šito mocītu vīri brauc freestylā. Lec pa trampolīniem, taisa salto. Drowning in delirium. Drowning in delirium. Voices I'm hearing don't stop.
ļoti daudz ķīniešu elektromotociklu šeit ir pārstāvēti. Es pat teiktu, tas ir dominē ķīnieši. A, to jest do przodu. Chodźcie, zobaczycie. Synek, są. Ļoti liels apmeklētāju skaits, baigā burzma. Principā pie mocīšiem tā īsti pieiet klāt un viņus papētīt diezgan problemātiski, jo baigās tautas masas šeit ir. Ar to ir jārēķinās.
Tev liekas, ka kājas būtu kaut kur vēl debesīs ceļi. Teoretycznie tą kierownicę powinien być montowano tu, a jest tutaj, tak nisko. Vara dobro posluši mimci. No. Już jesteście na jest to szkoła prowadzona przez kompanię tutaj na zdjęciu papierę. Odwiedzamy tę szkołę, ponieważ nasze szkoły odwiedzają ją od 14 lat. Vienmēr es domāju, kādi viņiem tie motori ir. Kaut kādi specifiskie.
na mnie prędzej jedące, no naprawdę, zabiła pani. Tā ir liela Āfrika. Nu, mēs ar Sašu izstaigājām izstādi. Principā jau piekusām. Redzējām visu, kas bija jāredz. Tagad dosimies pie mūsu mocīšiem, gāzīsim uz pilsētu. Ko mēs darīsim? Mēs aizbrauksim uz motoveikalu. Uz motoveikalu iepirkties vēl, jā. Un tad jau droši vien pusdienu, sāliņš un kā jau vienmēr vispārējais. Labrīt, dāmas un kungi, šodien ir svētdiena, beidzās mūsu brīvdienas Varšavā. Tagad esam mugurā uz saviem zirgiem un davai braucam uz mājām. Priekšā 750 km apmēram. Tā, nu esam ārā. No Varšavas esam aizbraukuši kādus 150 km. Paskaties, kāds laiciņš mums šodien ārā. 15 grādi, forši silts. Pastīsimies, ko Aleksandrs ir tur sapircis. Familijai, ciema kukulis. Ļoti labi. Jāizbrauc ciemos pie ģimenes. Saša, tu nosali? Nē, tagad nē. Kā tu jūties? Tu bišķi tā kā apaugstējies, ja? Jā, bet es teiktu tā, ka vakar bija sūdīgi, šodien nav. Vakar tas mazais grantiņš, ko mēs ieņēmām, viņš jau kaklam palīdzēja? Es domāju, ka jā, tas man izārstēja. Nu, veiksmīgi esam iebraukuši Lietuvā. Tagad uzpildījāmies benzīna tankā. Paņemsim kaut kādu kafiju, burgerīšu, uzēdīsim, bišķi iestiprināsimies. Saša, var uzsēsties uz to bembīšu? Pamēģināt, kā tev ir. Kā tev tas salonā ir? Diezgan augsts. Signalizācija. Klausies, tev ir baigi ērtais sēdeklis, tāpēc es brīnos, ka tev nemaz nenogurs pakaļ. Buļoļ, kad Honda iemācīsies Āfrikām taisīt mīkstus sēdekļus? Fīgi, čaļi! Rekomendēju Bembim sēdeklis, tas ir topiņš. Labais. Tā, nu mēs tuvojamies Lietuvas-Latvijas robežai. Faktiski jau esam mājās, cik tur līdz Bauskai palicis. Sanāk, ka mums nepilni 100 km vēl jānobrauc. Un tā arī tad ar to nobeidzās mūsu brīvdienu moto tripiņš. Bija feini, laiks mūs lutināja.
Nu, pirmajā dienā varbūt mēs bišķi dabujām nosalt, bet pārējās dienas ir ideāli. Un šodien vispār 17 grādi bija pa ceļam. Latvijā iebraucot to bišķi laikam ir augstāks. Tas ir normāli. Tad Bauskā mēs ar Aleksandru šķiramies. Aleksandrs iet caur Dobeli uz Kuldīgu un es, protams, braucu uz Rīgu. Jā, šeit ir robeža, neviens mūs nepārbauda. Iebraucam Latvijā. Nu tad vēlreiz, jā, bija forši. Nu davai čau, līdz nākamajai reizei.